Raidījums kontakts ar Čārlzu Stenliju, nesot evaņģeliju visā pasaulē. Vienu brīdi es gatavojos izņemt naudu no bankomāta. Un uzzinu, ka visa mana nauda ir pazudusi. Tā iesākās mans ceļš, kura gaitā es uzzināju par savu dēla atkarību no narkotikām. Mana bērnība nebija viegla. Mans tēvs bija vardarbīgs un kontrolējošs. Katra diena bija neizturama. Kad piedzima mans dēls, es apņēmos, ka viņam nebūs jāpiedzīvo šādas ciešanas, tāpēc es viņam devu visu. Man šķita, ka tā es parādu mīlestību, bet tā nebija. Ar laiku narkotikas pārņēma viņa dzīvi. Piecus gadus mēs dzīvojām mašīnā, nezinot, kāda būs nākamā diena. Lai izdzīvotu, mēs bijām atkarīgi no citu dāsnuma. Kad esi lielās grūtībās, vienmēr atceries, ka Dievam nekas nav par grūtu. Viņš zina, kur tu esi, viņš ir ar tevi, lai palīdzētu. Kad dzirdēju Čārlzu Stenliju sludinām Dieva vārdu, šķita, ka dzīve mani bija gatavojusi šim brīdim. Viņš vēlas, lai tu viņam uzticētos jebkurā situācijā, soli pa solim. Tu vienmēr būsi uzvarētājs. Es visādi centos dāvāt dēlam labāku dzīvi par savējo, bet es to darīju bez Kristus. Man šķita, ka viņš vairs nelieto. Mēs braucām uz mājām, kad viņš ieskrēja ceļzīmē. Es turējos, cik vien spēju, un tikai tas man palīdzēja neizlidot ārā pa logu. Viņš ienāca palātā un nokrita uz ceļiem. Viņš sāka raudāt un teica, mammu, es gandrīz tevi nogalināju. Tas viņu mainīja. Tas bija kā modinātājs. Tagad mēs dzīvojam kopā dzīvoklī. Mans dēls ir brīvs no narkotikām jau vairāk kā 2 gadus. Mēs esam atguvuši savu dzīvi. Es gribu palīdzēt tādiem cilvēkiem kā es, kuriem ir tāda pat vajadzība. Man vienmēr ir patikušas Jēzus līdzības. Pazudušais dēls ir mans dēls. Viņš paņēma visu, kas man bija, un to iztērēja. Taču, kad viņš atgriezās, viss tika aizmirsts un piedots. Es tikai gribēju, lai viņš atgriežas. Tieši tāpat Dievs ir mīlējis mani, un es katru atlikušo dienu aizvadīšu mīlot viņu. Turpmāk raidījumā kontakts nelīdzenais ceļš pretim Dieva gribai. Viena no svarīgākajām Bībelē aplūkotajām tēmām ir Dieva griba. Neticīgie šo tēmu izsmē, bet ticīgie to nereti ignorē. Tomēr patiesība ir vienkārša. Vai nu tu katru dienu aizvadi Dieva gribā vai ārpus tās? Šo izvēli mēs izdarām pieņemot lielus un mazus dzīves lēmumus.
Ir svarīgi domāt par to, kā atklāt Dieva gribu, kā to izprast. Vai tu viņam paklausi? Varbūt tikai to apsver savās domās. Reizēm prāto, kāpēc tik bieži iekulies nepatikšanās. Nepievērs tik lielu uzmanību, tā ir ļoti svarīga tēma. Šodienas svētrunas nosaukums – nelīdzenais ceļš pretim Dieva gribai. Šis ceļš nav viegls, un ja neesam uzmanīgi, var aizsērties kāja. Es gribu minēt dažus no šiem šķēršļiem, un tad uzdot jautājumu. Kas ir iemesls, kāpēc es nemeklēju Dieva gribu savai dzīvei? Tie būs vairāki punkti. Un sāksim ar pirmo. Viens no akmeņiem uz šī ceļa ir vienkāršs. Paša griba. Mēs gribam, lai viss notiek pēc mūsu prāta. Tas ir mūsu lepnums un sautīgums. Mēs negribam jautāt Dievam. Mums labāk patīk izdarīt un tad lūgt, lai Dievs svētī. Bet viņš to tā nav paredzējis. Cilvēki saka, neviens nediktēs, kā man dzīvot, tā ir diezgan muļķīga attieksme, jo neviens no mums nav spējīgs, lai saviem spēkiem izdzīvotu Dieva gribu savai dzīvē. Bībelē nekur nav teikts, ka tas būs līdzens ceļš, drīzāk gan akmeņains un ar bedrēm. Ir tik daudz šķēršļu tam, lai darītu Dieva gribu. Tu ar tiem sastopies darbā, mājās, un tu skaties uz savu dzīvi un domā, cik gan bieži man nācies aiziet no Dieva gribas. Esi palaidis garām Dieva gribu savai dzīvē. Tas ir nelīdzenais ceļš. Otrs ir citu cilvēku ietekme. Cilvēki daudz nedomājot ir gatavi tev mācīt, kā dzīvot, kādus lēmumus pieņemt, par ko tērēt savu naudu, ar ko precēties, kā audzināt bērnus. Ļoti bieži mēs ieklausamies nepareizajās balsīs. Dievs ir gatavs parādīt visu, ja vien esi gatavs klausīties. Apkārtējie gribētu, ka viņu viedoklis būtu svarīgāks par Dieva viedokli, un viņi saka, o, jā, ja es būtu tavā vietā. Vispirms, viņi nav tavā vietā. Viņi nezina, kāds ir Dieva plāns tavai dzīvei un nezina, ko Dievs vēlas paveikt tavā dzīvē. Viņiem varētu šķist, ka tas, kas notiek tavā dzīvē, ir briesmīgi, lai gan Dievs uzskata, ka viss notiek īstajā laikā. Trešais no šiem šķēršļiem ir Dieva principu ignorēšana. Viens no svarīgākajiem principiem, lai varētu dzīvot Dieva gribā, ir iemācīties gaidīt uz Dievu. Lai varētu dzīvot kristīgu dzīvi, ir Dieva noliktais laiks. Vēl kāds princips – iemācīties uzticēties Dievam. Atstāj sekas viņa ziņā. Pasaulē šāda doma šķiet absurda. Kā tu domā? Uzticies Dievam un atstāj sekas viņa ziņā. Tā ir ticība. Mēs bieži ejam pa grūtu ceļu. Nekur nav apsolīts, ka Dieva griba nāksies viegli. Mēs dzīvē sastapsimies ar šķēršļiem, bet turpinām dzīvot paklausībā Viņam. Vēl viens princips ir Dievs apmierinās katru mūsu vajadzību. Vairums tam netic. Viņiem šķiet, ka pašiem par sevi jārūpējas. Nē, Dievs apmierinās visas mūsu vajadzības. Nākamais šķērslis ir apzināts grēks mūsu dzīvē. Tas tiešām ir visa pamatā. Vispirms, grēks neļauj mums sadzirdēt Dieva balsi. Kad tu izvēlies nepaklausīt Dievam, tu vairs nedzirdi Dievu. Tā, kā Viņš vēlētos tev atklāties un runāt uz tavu sirdi. Otrs, tas neļauj mums saredzēt Dieva vīziju. Mēs nezinām Dieva gribu. Apzināts grēks aptumšo mūsu acis, un mēs neredzam, ko Dievs ir ieplānojis darīt. Un, kad nezini, kurp doties, tu nebūsi laimīgs. Treškārt, tas apcietina mūsu sirdi, kad nejūtam Dievu. Nepaklausība Dievam vienmēr nocietina sirdi.
Ja pieļaujam, ka cilvēka dzīvē paliek grēks, tad klupšana ir nenovēršama. Dieva labais nodoms ir priekšā, bet cilvēks novirzās no mērķa, jo ir pieļāvis savā dzīvē grēku. Es tik bieži esmu dzirdējis, es nesaprotu, kāpēc Dievs pret mani tā izturas. Nē, vainojama ir tava izturēšanās pret viņu. Tu viņā neklausies, tu viņam nepaklausi. Dieva vārdā nav neviena apsolījuma, ka Dievs svētīs tavu grēku, nepaklausību vai vienaldzību pret viņu. Dzīvē tā nenotiek. Grēks notrulina mūsu sirdsapziņu pret Dieva vārdu. Cilvēki saka, jā, es lasu Dieva vārdu, bet tas man neko nesaka. Tas tāpēc, ka tu neklausies viņā. Tu rīkojies pēc sava prāta. Manas ausis viņu nedzird, acis viņu neredz, mana sirds ir palikusi cieta, bet sirdsapziņa notrulināta. Kad tu izej no Dieva gribas, lūk, kas notiek. Tu sāc nomanīt, ka kaut kas nav tā, kā nākas. Tu prāto, kāpēc tā. Neskaties nekur citur, kā vien savā sirdī, lai ieraudzītu, kas notiek tavā dzīvē. Vai es tiešām gribu uzzināt Dieva gribu un dzīvot tajā? Vēl viens šķērslis šajā ceļā ir šaubas. Kristīga dzīve nav vienkārša, ir viegli sākt šaubīties. Kas notiek, kad sākam apšaubīt Dievu? Mēs pieņemam nepareizus lēmumus. Es apšaubu, ka Dievam ir noteikta griba manai dzīvei. Varbūt, ka viņam ir kāda vispārēja griba, bet ne jau man personīgi. Ir gan. Es šaubos, vai Dievs atklās savu gribu, jo mums pietrūkst faktu. Bet fakts ir tāds, Dievs mīl katru no mums. Viņam ir plāns mūsu dzīvē. Viņš sagādās visu, kas mums vajadzīgs. Jā, būs arī grūtības, sarežģījumi, sāpes, ciešanas un zaudējumi. Bet to visu Dievs vērsīs mums par labu. Ne visas grūtības un pārbaudījumi nāk no velna. Dievs pieļauj noteiktas lietas mūsu dzīvē, lai mēs pieaugtu. Reizēm cilvēku dzīvē ienāk lielas grūtības tieši pēc tam, kad viņš ir pieņēmis kungu Jēzu Kristu kā savu glābēju. Ko Dievs vēlas paveikt, pieļaujot šīs grūtības? Veidot mūs, mainīt mūs, izspiest no mūsu dzīves to, kam tur nav jābūt. Bet kad mēs to ņemam pie sirds, sakot, Dievs mani nemīl, nekas neizdosies, jo redz, kas notika. Bet paskatieties uz apostuli Pāvilu. Paskatieties uz visiem nozīmīgajiem Bībeles varoņiem, lai sasniegtu savu mērķi un darītu mūs dievbijīgus. Tas vienmēr ir Dieva mērķis. Dieva mērķis nav tev izpatikt. Dieva mērķis nav mums dot visu, ko vēlamies. Dieva mērķis ir veidot mūs Kristus līdzībā. Tātad, ja mūsos parādās šaubas, tās parasti aizved nepareizā virzienā. Pajautā sev, vai tu dzīvo paklausībā Kristum? Viņš tev ir devis uzdevumu. Tu ģērbies kā kristietis, tu tērē naudu kā kristietis. Tavs mērķis sekot kunga vadībai tavā dzīvē. Viņš to tā ir ieplānojis, un mūsu dzīves rezultāts ir atkarīgs no tā, vai mēs sekojam viņa gribai. To izdarīt nav viegli, jo ceļā ir daudz šķēršļu. Nākamais no šiem šķēršļiem ir mazvērtības sajūta. Tāds bija Gideons, arī Mūzes. Kad Dievs runāja ar Mūzu un Mūzes klausījās, ko Dievs saka, un no viņa sagaida, viņš teica, nu nē, tikai nē, es nevaru runāt, es nevaru to. Dievs, cik daudz Dieva kalpi ir pārāk agri novirzījušies no Dieva gribas, jo ir teikuši Dievam, ka nevar runāt, nevar dziedāt, nevar uzņemties kādu darbu, nevar šo un nevar to.
Nenovērtē par zemu to, ko viņš par tevi domā. Viņš ir blakus, lai palīdzētu tev to paveikt, lai palīdzētu tev kļūt par tādu cilvēku, kādu viņš vēlas tevi redzēt. Tāpēc nepieņem lēmumu balstoties sava prāta gudrībā, bet gan tajā, ko Dievs tevi aicina darīt. Viņš darīs to, ko atzīst mums par labu. Viņa griba mūsu dzīvē. Es neteicu, ka šis ceļš ir viegls. Daudz cilvēku atkrīt atpakaļ, atgriežas pie grēka. Viņi atkrīt atpakaļ grēkā. Un tāpat nav tik daudz krišana, kā lēmuma pieņemšana darīt to, no kā Dievs tevi ir atbrīvojis. Jo tu nedomā, ka spēj būt tāds, kādu Dievs vēlas tevi redzēt. Bībelē nav neviena panta, kurā Dievs teiktu, ka tad, kad viņa bērns sagrēko, tad tās ir viņa beigas. Viņš ir teicis, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Arī savā kristīgajā dzīvē mēs pieļausim kļūdas, mēs reizēm grēkosim. Dievs vairāk kārt ir apliecinājis, ka viņš mūs neatmetīs, tāpēc, ka neesam viņam paklausījuši un esam kļūdījušies. Mēs neesam vienmēr stipri, vienmēr nevainojam, un mēs pieļausim kļūdas, nepaklausīsim Dievam, par sekām nāks maksāt. Ko mums darīt? Padoties? Nē, godīgi un patiesi lūgt piedošanu un raudzīties uz viņu pēc gudrības, vadības un brīdinājuma sirdī, lai izvairītos no grēka. Dievs ir mūsu pusē. Un ja nu es izdaru milzīgu grēku, es nezinu, ko tu domā ar milzīgu, bet es gribu teikt lūko, tu nevari sagrēkot tik ļoti, ka Dievs nespētu tevi aizsniegt, lai gan tu vari sagrēkot tik ļoti, ka pats vēlies kaut to nebūtu darījis, jo Dieva roka pārmāca, bet zini, ko viņš dara? Viņš ar mīlestību mūs atgriež savā gribā. Viņš neatmetīs tevi tikai tāpēc, ka esi paslīdējis. Vēl viens mūsu attaisnojums ir aizņemtība. Es esmu bijis tik aizņemts, ka man nav sanācis aiziet uz draudzi. Esmu tik aizņemts, ka man nav laika lasīt Bībeli. Esmu tik aizņemts, ka spēju tikai noskaitīt īsu lūkšanu pirms aizmigšanas. Aizņemtība ir velna rīks. Mēs visi varam minēt aizņemtību kā sava grēka attaisnojumu. Mēs dzīvojam pasaulē, kas ir pretstatā tam, kas mēs esam un kā mēs dzīvojam. Tāpēc viena no svarīgākajām lietām ir pavadīt ar viņu laiku. Mums visiem ir vajadzība pēc šīm attiecībām. Ir vajadzīgs laiks, lai kļūtu par labu cilvēku. Ir vajadzīgs laiks, lai dzīvotu ar to kungu. Ir vajadzīgs laiks, lai izzinātu viņa gribu. Tas ir nelīdzens ceļš. Ja ceri, ka paliks vieglāk, tad var teikt tikai vienu – nepaliks. Nebūs vairs tik grūti, bet tavā dzīvē nekad nepienāks brīdis, kad divbīgs dzīvesveids būs viegls. Nepaklausība Dievam mums ir ļoti tuva. Dievs ir devis mums dzīvību. Viņš mums ir devis apbrīnojamu dzīvi. Viņš mums ir devis svēto garu, kurš mājo mūsos, lai būtu ar mums katru dienu un dotu spēku stāties pretīm visiem apstākļiem. Iespējams, tu jūties viens, bet tā nav. Tu varbūt jūties vientuļš, bet tu neesi viens. Pajautā sev, vai varētu būt, ka tev pietrūkst šī dārgā laika, ko tu varētu pavadīt ar viņu? Tas dotu tev mierinājumu, spēku, gudrību, vadību, atbalstu, palīdzību, brīdinājumu. Tāda ir viņa daba. Kristīga dzīve nav viegla, bet svētais gars mums dod spēku. Viņa klātbūtne ir mūsu dzīvē tāpat kā visi Dieva vārda apsolījumi. Šī ir rokas grāmata. Dieva vārds ļauj nodzīvot mums kristīgu dzīvi visā tās pilnībā, lai kas arī notiktu ap mums. Kādā posmā savā kristīgajā dzīvē tu šobrīd esi? Tu patiesi no sirds mēģini dzīvot viņa gribā katru savas dzīves dienu? Vai arī tu piesķer sevi, sūdzamies, žēlojamies un domājot, kas pietrūkst manā kristīgajā dzīvē? Kristīgajā dzīvē nekas nepietrūkst.
Kad tu pēdējo reizi apsēdies, lai palasītu Dieva vārdu? Lūdzi, lai Dievs runā uz tavu sirdi, atklāj tev viņa prātu. Tu teiksi, es nezinu, ko tieši lasīt. Apbrīnojami, tu nezini, ko lasīt, bet ja tu vienkārši atver un sāc lasīt, reizēm šķiet, ka tur spilgtiem burtiem uzrakstīts tavs vārds. Dievs zina, ko tev vajag izlasīt. Viņš zina, kad tev tas jāizlasa, un viņš zina, kas vajadzīgs, lai iedrošinātu tavu sirdi. Vai tev ir sajūta, ka tu audz? Man prātā nāk 3 lietas, kuras cilvēki baidās pazaudēt kristīgajā dzīvē. Pirmā, viņiem ir bail no tā, ko Dievs varētu no viņiem prasīt. Un viņi domā, Dievs varētu aicināt mani kalpošanā. Neraizējies par to. Mīlošs Tēvs prasīs no tevis tikai to, par ko viņš ir pārliecināts, ka tu to spēj paveikt ar viņa palīdzību, spēku un gudrību. Viņš nekad neprasīs vairāk, kā viņš pats ir gatavs tev dot. Otrkārt, bailes no izgāšanās. Kāds teiks, ka nespēj dzīvot kristīgu dzīvi. Neviens no mums nevar to izdarīt savā spēkā, un mēs visi reizēm krītam. Tad lūdzam Dievam piedošanu un ejam tālāk. Viņš saka, ja atzīstamies savos grēkos, tas nozīmē, ka mēs viņam piekrītam. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Viņš noliek mūs atpakaļ uz ceļa un mudina iet tālāk. Nepaliec grēka, nepaklausības grāvī un dubļos. Lūdz Dievam piedošanu un ej uz priekšu. Neviens svētais nav bez grēka. Dzīvot Dieva gribā nav viegli, un ja vien nepaļaujamies uz to kungu, mēs klupsim, klausies viņā, uzticies svētajam garam. Dieva gars, kas iemājo tevī, ļauj tev izdarīt to, ko Dievs no tevis prasa. Tas ir viņa dievišķais apliecinājums. Viņš zina, kad mēs izgāžamies un ir blakus, lai piedotu. Tad vēl mēs baidāmies no kritikas. Cik bieži tu neesi paklausījis Dievam, jo baidies no tā, ko kāds varētu teikt par tavu dzīvi? Apbrīnojami, cik viegli kristiešiem ir sākt baidīties no citu cilvēku kritikas. Ja tu dzīvo dievbijīgu dzīvi, tu tiksi kritizēts. Un tajā pašā laikā, ja dzīvosi dievbijīgu dzīvi, paklausīsi Dievam un centīsies dzīvot viņa gribā, tu būsi svētīts, lai vai kas. Dievs ir tavā pusē, un viņš dzīvo tevī. Dievs vēlas tev palīdzēt, dot spēku, apbruņot tevi, uzticēt savu gudrību un vadīt tevi, jo ik viens no mums spīd spožāk, kad dzīvojam dievbijībā. Es gribu tev uzdot vienkāršu jautājumu. Tava dzīve ir tikai tava darīšana, neviens nevar nolasīt tavas domas. Vai tu teiktu, ka dzīvo Dieva gribā? Es neprasu. Vai tu nekad negrēko? Vai tu nekad nekļūdies? Vai tu vari teikt, ka dzīvo Dieva gribā? Neskaties uz pagātni, nedomā par to, ko vēl tikai grasies darīt. Pazīstot sevi, vai tu teiktu, ka dzīvo Dieva gribā? Dzīvē būs brīži, kad paklausīt ir viegli, bet būs arī reizes, kad dažādu apstākļu dēļ paklausīt ir ļoti grūti. Drošākā vieta, kur būt, ir Dieva griba. Neviens cits tevi tur nevar aizvest kā vien tu pats. Tu teiksi, kā lai es tur nonāku? Lūdz Dievam piedošanu par saviem grēkiem. Un saka viņam, ka vēlies, lai viņš būtu tavs kungs, lai viņš vada tavu dzīvi un parāda ceļu. Kungs ar tavu palīdzību un svētā gara spēku. Es darīšu visu, ko spēju, lai tev sekotu.
Tu nevari viņam apsolīt, ka nekad vairs negrēkosi, apsolīt nevainojamu dzīvi, apsolīt, ka vienmēr rīkosies pareizi. Bet tu vari teikt, kungs, lūk, mana dzīve. Tās ir manas sirds ilgas, un es uzticēšos svētajam garam, kuru tu esi licis manī. Tu esi apsolījis man dot spēku būt tev paklausīgam. Vai tā ir arī tava lūkšana? Tēvs, paldies, paldies par žēlastību. Paldies, ka tu saproti, kas mēs esam, kur mēs esam un kādi mēs esam. Paldies, ka esi gatavs ienākt mūsu dzīvē jebkurā brīdī. Piedod mums mūsu grēkus, šķīsti mūs, piecel mūs un ieved savā gribā. Es lūdzu, ka tu runātu uz ikvienu no mums šajā rītā, un es lūdzu par tiem, kas šodien ir ar mums, bet kuri nezina par tavu gribu, kuri nekad nav domājuši, ka tevi personīgi interesētu viņu dzīve, ka viņi šodien atdotu tev savu dzīvi. Tēvs, paldies, ka tu mūs mīli. Paldies, ka tu nekad neatmet mums ar roku. Un paldies, ka šajā brīdī, kad mēs no šīs dzīves dosimies uz nākamo, tu būsi ar mums, jo tu esi teicis, ka nekad mūs neatstāsi un nepametīsi. Tāpēc mēs šajā rītā tev sakām Aleluja. Jēzus vārdā, Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.